Sakiet komentāros, ja jums liekas, ka es esmu traka. Kad es redzēju šo šajā paciņā, bija tāda pati sajūta, kad man Ziemassvētkos uzdāvināja kaut kādu lēli, kuru es tik ļoti gribēju. Šodienas video ir tik interesants, un es nevarēju sagaidīt šo brīdi jau vairāk kā mēnesi. Man šeit atkal ir paciņa no YesStyle, šoreiz ar vēl vairāk dekoratīvās kosmētikas produktiem no dažādām Austrumāzijas valstīm. Un tāpēc šodienas video ir YesStyle haul. Tātad es jums parādīšu, kādus produktus es iegādājos vairāk kā 100 eiro vērtībā, un mēs vienkārši parunāsimies. Un es pastāstīšu, kāpēc es izvēlējos tieši šos. Un kā jūs redzat, manas sejas nav kosmētikas, tas nozīmē, ka mēs izmēģināsim arī lielāko daļu no šiem produktiem un redzēsim, kādi būs mūsu pirmie iespaidi. Pirms es sāku pārāk daudz pļāpāt, vienkārši sāksim, jo man ir jāapsteidz saulrietas pašlaik. Pirmā lieta, kas man vienkārši ir jāpiemina, pirms es sāku kaut ko likt uz sejas, ir dāvana, kas nāca līdzi ar šo pirkumu. Ir viena no rēcīgākajām lietām, ko es jau kad esmu saņēmusi. Tikai vienīgi tāpēc, ka iedomājieties manu pārsteigumu, kad es atveru savu kosmētikas paciņu un es sagaidu lūpu krāsas, skropstušas, foršus iepakojumus, dizainus un tā tālāk. Un es redzu sīpolus. Man vienkārši likās, ka tas ir kaut kāds interesants dizains līdz brīdim, kad man pielica, ka tie tiešām ir vienkārši sīpoli. Šī ir sīpolu sejas maska. Šis man būs jāizmēģina, bet ne šodien. Es iepriekš, manuprāt, neesmu saņēmusi dāvanas par YesStyle pasūtījumiem, un es pieņemu, ka parasti viņas ir diezgan ok, bet šī man vienkārši likās nedaudz questionable. Bet tagad es reāli sākšu kaut ko likt uz sejas, tāpēc es pienākšu tuvāk, lai jūs redzat visas detaļas. Jūs zinat, kā vienmēr es parādu visu, es ne par ko nemeloju. Man ir 150 abonementi, man nav nekāda iemesla par jebko melot. Ok, šī esmu es. Un tagad es parādīšu, jūs redzat manu datoru, to es nezināju. Tātad pirmā īstā lieta, ko es iegādājos par naudu, ir produkts, kurš ir ļoti, ļoti populārs, ļoti, ļoti zināms, varētu teikt ļoti, ļoti hyped un viral, if you will. Un varbūt no maniem iepriekšējiem video jūs pamanījāt, ka manā rīta rutīnā man ļoti patīk ievietot mitrinošu serumu, kas pasargā ādas barjeru, uzlabo ādas barjeru. Un iepriekš es esmu izmēģinājusi vairākus no tieši Dienvidkorejas brandiem. Pirmais, ko es izmēģināju, bija šis te no Purito. Čau, neliela piebilde no Esteras, kuru montē. Es ļoti vēlējos pielikt klāt cenas šiem produktiem, jo cenas šiem produktiem mēdz ļoti atšķirties, ņemot vērā to, kur tu viņas pērc, kādā veikalā. Un es vienkārši vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ka YesStyle ir iespējams viena no izdevīgākajām vietām, kur iegādāties šos produktus. Man nav pilnīgi nekādas saistības ar viņiem, protams, bet tā vienkārši ir patiesība, un es gribu, lai cilvēki to zina un netērē pārāk daudz naudas citos internetu veikalos, kas ir iespējams vairāk lokālāki mums. Bet tajā pašā laikā man jāpiebilst, ka YesStyle cenas ļoti bieži mainās un svārstās, bet tajā pašā laikā es negribu likt to bāzes pamata cenu, jo praktiski neviens produkts nekad nav bez atlaides. Tā kā ņemiet vērā, ka šīs cenas, kuras es pielieku klāt tiem produktiem, ir pašreizējās cenas video montēšanas brīdī, un varbūt būs kaut kādas atlaides, varbūt šim produktam pašlaik ir crazy atlaide, bet vēlāk nebūs tik liela, vai arī tieši otrādāk, bet jā. Un tas, kas bija manā iepriekšējā haul video, ko es tagad arī jau esmu pabeigusi, kas ir viens no iemesliem, kāpēc es taisīju vēl vienu pirkumu, bija šis te no Anuma. Es ņēmu rekomendācijas no James Welsh, kurš ir ļoti populārs ādas kopšanas youtuberis. Tā vien sagadījās, ka man bija tāds, es paņēmu divas šīs rekomendācijas no viņa.
kas bija nākamais serums, ko viņš rekomendēja. Un tāpēc es izvēlējos iegādāties šo te no Skin 1004 Madagascar Centella Ampule made with pure centella from Madagascar. Kā jūs redzat, šis iepakojums ir milzīgs. Šeit ir mans telefona maciņš, šis ir iPhone 14 Pro Max. Man jau šis iepakojums šķita tā kā, wow, foršs iepakojums, ļoti, ļoti forši. Nevar nesalīdzināt. Es nebiju pievērsus uzmanību tam, cik mililitri produktu tur ir. Tā kā es uzlikšu šo uz sejas, lai sagatavotu savu seju kosmētikas uzklāšanai un parādītu jums pirmo lietu, ko es pamanīju par šo te serumu. Viņš tulīt droši vien noticēs. Paskatieties, cik viņš ir ūdeņains. Pateikšu godīgi, manī tas nerada tādu lielu pašpārliecinātību. Iepriekšējais Purito serums, ko es izmēģināju, bija vairāk tā kā gēlveida, bet viņš arī bija diezgan biezs. Līdzīgi kā alvejas gēls, ja jūs esat mēģinājuši tādu lietot. Toties tas ANO serums bija līdzīgs kā Snail Mucin produkti, vienmēr sakot tāds kepīgs, lipīgs. Un līdz ar to man ļoti patīk abi divi šie serumi, un es uzskatu, ka viņi bija ļoti mitrinoši un patīkami manai ādai. Es nezinu, vai serums ar tik ūdeņainu tekstūru var izdarīt to, ko es vēlos, lai viņš dara. Es jau esmu izmantojis tikai 2 dienas, tāpēc es vēl nesniegšu savu pilno viedokli, protams, bet tāds ir mans pirmais iespējas. Starp citu, es noteikti atgriezīšos pēc apmēram mēneša ar savu pilno kārtīgo atsauksmi par to, ko es domāju par visu šo. Tāpēc, ka es negribu balstīt savu viedokli un rekomendāciju kaut kādā produktā tikai no 1 vai 2 lietošanas reizēm. Bet šādi mēs izskatāmies pēc tam. Viņš nepadara ādu izteikti tā kā spīdīgu, glowy, nekas tam līdzīgs. Bet, manuprāt, tas ir labi zem kosmētikas, it īpaši, ka tava āda jūtas vienkārši nedaudz mitrāka, bet ne eļļainam vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad nākamais un pēdējais ādas kopšanas līdzeklis, ko es iegādājos, pārējais viss būs dekoratīvā kosmētika, neuztraucieties, ir... Šim nebija kastītes, viņš atnāca vienkārši tāpat. Šis no Ilione, tur rakstīts Ceramide Atto Soothing Gel for sensitive and dry skin. Godīgi sakot, es nezinu, kas tieši ir šis te Atto, bet tas ir uzraksts, ko es bieži vien redzu uz populāriem mitrinošajiem krēmiem, it īpaši diezgan padārgiem mitrinošajiem krēmiem. Un šis bija super duper izdevīgs. Viņš maksāja ap 15 eiro, diezgan liels iepakojums, un man likās, ok, pamēģināsim. Un man ir normāla, sausa āda, it īpaši ziemā. Tagad viņa jau ir vairāk stabilizējusies un izskatās diezgan normāli. Man mēdz būt arī jutīga āda, it īpaši man mēdz kairināt visu kaut kādu produkti ap acīm. Un tāpēc man ļoti piesaistīja tas, ka šis ir bez smaržām un vienkārši piemērots jutīgai ādai. Un arī šo es esmu izmēģinājis tikai 2 dienas. Pirmā lieta, ko es varu pateikt, ir tas, ka viņš ir ļoti biezs, daudz biezāks, kā es esmu parasti pieradusi. Es parasti izmantoju kā mitrinošo krēmu vienkārši parasto CeraVe Daily Moisturizing Lotion, un šis ir daudz biezāks un tāds bagātīgāks savā tekstūrā, kas man patiesībā ļoti patīk. Un pašlaik man tiešām nav nekā slikta, ko par šo teikt. Atkal nesteigsimies nekur, es izmēģināšu šo vairāk un tad mēs redzēsim kārtīgi. Bet jā, tas arī viss ādas kopšanai. Neko citu es nepasūtīju, tikai tās lietas, kas man šķita tiešām ļoti nepieciešams manā rutīnā un man bija beigušās.
Es nenopirku nekāda veida tonālo produktu, tāpēc es izmantošu kaut ko es parādīju savā iepriekšējā dienkareiz kosmētikas haul, kas ir šis Unleasha Cushion Foundation. Man šķiet, ka es esmu sniegusi kārtīgu atsauksmi par šo savā kanālā. Godīgi sakot, nav mans pats mīļākais produkts. Es uzskatu, ka viņu ir diezgan grūti izmantot. Starp citu, ja jums interesē tādas ļoti īsas, konkrētas atsauksmes par produktiem un varbūt it īpaši neinteresē kaut kāda tur gari video, detaļas un tā tālāk, tad es uztaisīju TikTok. Ja es nemaldos, mans username ir vienkārši estere.paula, un tur es lieku ne video bez audio, bez skaņas, vienkārši foto kolāžas, kas ir ļoti saprotamas, ļoti viegli uztveramas, uz kurām tu vienmēr vari jebkurā brīdī atsaukties, izlasīt savā tempā, kā tev patīk. Un jā, es tur lēnām lieku atsauksmes praktiski visiem saviem kosmētikas produktiem, kas man ir it īpaši tiem, kur ir kaut kādā veidā interesantāki, J-Beauty, K-Beauty un tā tālāk. Un tur es ieliku arī atsauksmi šīm te, tāpēc es negribu ļoti daudz atkārtoties, droši aiziet, pačakojiet. Bet jā, kaut gan šis nav mans pats mīļākais bāzes produkts, es zinu, kā viņš uzvedās, un līdz ar to es jūtos pietiekami pašpārliecināta, izmantojot viņu šodien arī ar jauniem produktiem. Kā jūs redzat, es praktiski esmu izklājusi tonālo pa visu savu seju, un es pat neesmu izlietojusi to pilno tā kā izspiedienu. Es jau tā centos izspiest tik maz. Šis ir ļoti, neskatoties uz to, ka tas ir Cushion Foundation, šis ir ļoti full coverage produkts. Ātri uzlikšu nedaudz kontūriņu. Vienmēr, kad es izmantoju bronzeri, man ir tāda sajūta, ka viņš ir pārāk oranžs, un tāpēc man patiesībā diezgan patīk šī kontūra. Man nešķiet, ka viņa ir pietiekami vēsa priekš kontūras, godīgi sakot, bet kā tāds tā kā semi-bronzeris, dabīgais bronzeris, manuprāt, viņa ļoti labi strādā. Ok, šādi es izskatos pašlaik. Nākamais produkts būs viena no lietām, kuru es tik ļoti gribēju. Šis produkts kaut kādiem iemeslu dēļ, viņš pat nav dārgs, un es tagad esmu pieaudzis cilvēks, es pelnu savu naudu, es varu iegādāties, ko es vēlos, bet es vienkārši, man aizvien ir sajūta, ka ir tik vienkāršas lietas, kuras liekas kā tā kā bērnības sapnis, kad tu viņas dabū. Es, protams, negribēju šo produktu bērnībā, es nezināju, kas tas ir, bet tā sajūta, kad es redzēju šo šajā paciņā, bija tāda pati sajūta, kad man Ziemassvētkos uzdāvināja kaut kādu lelli, kuru es tik ļoti gribēju. Jebkurā gadījumā es tik daudz esmu dzirdējusi par šiem te Blurry Pudding Pot. Tas ir kinda plus, ka viņiem ir ļoti daudz krāsas, bet bišķiņ arī mīnus, jo es tik ilgi nevarēju izvēlēties krāsu, un es vienkārši nezināju, kā tā krāsa izskatīsies uz manis. Tāpēc, ka šis ir mans pirmais pudding pot, kuru es pērku, tad es izvēlējos krāsu, kas man likās, man piestāvēs visvairāk, kuru es izmantošu visvairāk, un tā ir šī te krāsa, viņu sauc Feelin, un jūs tūlīt redzēsiet uz manas ādas. Viņa ir kaut kas starp rozā, sarkanu, rožu krāsu. Es nezinu, kā šo krāsu izskaidrot, bet man viņa ļoti patīk. Un es nezinu, kādu otiņu izmantot. Es izmantoju šo te tonālā krēma otiņu, jo godīgi sakot, pirksti liktos vislabākais, ko izmantot šādā te, bet man ir pārāk gari nagi, lai kārtīgi tur tiktu iekšā. Tā kā pagaidām šis ir tas, ko es izmantoju. Es pasūtīju 2 otiņas, un pasakiet man komentāros, ja jums liekas, ka man vajadzētu izmantot vienu no šīm otiņām, jo teorētiski tās abas ir priekš vaigu
produktiem. Pirmā ir šī Cheek Blur Fit Easy Brush no 2AN. Nezinu, vai tā saka šo brendu, bet jā, es vienmēr esmu gribējusi šādu te otiņu, jo es redzu ļoti daudz korejiešu make-up mākslinieku, vai nu uzklājot pūderi šādā te veidā, vai nu, jā, uzklājot kaut kādu vaigu sārtumu ar šāda tipa otiņu, un viņa ir tik mīksta. Un otru, viņa ir no brenda Novo. Es pieņemu, ka viņa bija nedaudz lētāka, jo varu just, ka viņa ir nedaudz lētāka, bet es būšu atklāta, es nezinu, kāpēc šo pasūtīju. Parasti man ir vienmēr kaut kāda liela doma aiz produktu, ko es pasūtu. Es neesmu pārliecināta, kam es biju iedomājusies izmantot šo otiņu. Bet ok, apakaļ pie mana vaigu sārtuma. Uzklāsim to. Jā, šis ir tas tonis. Un uz vaiga es skatīšos spogulī nedaudz, bet jūs tāpat redzēsiet. Tātad šī ir tāda ļoti viegla kārta. Kā jūs redzat, tas sārtums ir ļoti līdzīgs tam dabīgajam sārtumam, kas ir uz manas ādas. Pašlaik vismaz nav bijušas nekādas problēmas ar šī produktu uzklāšanu. Tā kā nāk vasara, es taisīšu šo te vaigu sārtumu, kas iet pāri degunam. Sunkissed look, anyone? Varbūt vienīgais varētu būt diezgan čakarīgi uztaisīt tādu super intense izskatu ar šo, lai gan es tikko uzliku otro kārtu, un šis jau izskatās diezgan tā iespaidīgi, manuprāt. Kā jūs redzat, netiek pacelts produkts no apakšas. Manuprāt, viss izskatās ļoti smuki un pieņemami. Esmu dzirdējusi tiešām tik daudz laba par šo. Izmantoju vienkārši savu parasto NYX Bare With Me concealeri, nekas interesants šeit. Šis vienmēr būs go-to concealeris man. Nākamais produkts jums varētu būt tāds, Ester, vai tu zini, kā tu izskaties? Jo kāpēc tu iegādājies? Es nemazgāšu šo nost, jums netraucēs, vai ne? Ir ok? Ester, kāpēc tu iegādājies uzacu tušu šādā te krāsā? Vai tu esi redzējusi savus uzacis? Un man atbilde ir, pirmkārt, ir ļoti interesanti pamēģināt paskatīties, kā tu izskatītos ar savādāku uzacu krāsu. Tikai tāpēc, ka man ir tumšas uzacis, nenozīmē, ka es nevaru paeksperimentēt ar savādāku izskatu. Es godīgi sakot, vienu dienu, aizvakar, uzklāju šo te uz savām uzacīm un izskatījās labi, ok? Bet tas nav tas, ko es darīšu šodien. Iemesls, kāpēc es nopirku šo, ir vasaras raibumiem. Varbūt daži no jums zinās, ka man ļoti patīk taisīt vasaras raibumus. Es padzirdēju no vienas influenceres, Valfu šeit, tiem, kuriem interesē, ka viņa izmanto šo te gan uzacīm, gan lai uztaisītu vasaras raibumus. Un man bija tāds, I'm sold. Šis te maksā, jā, 4,57, un tu vienā produktā dabū jaunu uzacu krāsu un vasaras raibumus, tā kā es ļoti vēlējos šo te pamēģināt. Here we go. Pirmkārt aizklāsim šo te pumpu. Vasaras raibumi var būt diezgan baisa lieta, un es noteikti iesaku pirmo reizi izmēģināt kaut ko tādu dienā, kad tev nav nekur īsti jāiet, vai jāizskatās izteikti labi, jo tas ir baisi, ka tu uzklāji praktiski visu savu kosmētiku, un tad tu sāc likt kaut kādas pumpas sev uz sejas. Tas iemesls, kāpēc es gribēju kaut kādu produktu tieši vasaras raibumiem, un man īsti nepatika taisīt vasaras raibumus ar atsvērnām, ir tas, ka atsvērns mēdz izkrist, un līdz ar to viņas ar laiku sāk izskatīties tādas izplūdušas. Bet es nezinu, man personīgi, sakiet komentāros, ja jums liekas, ka es esmu traka, bet man personīgi šis izskatās diezgan dabīgi. Man patīk uzlikt vairāk šeit, tas ir kind of kā deguna kontūra.
Man patīk, ka šis nenožūst pārāk ātri, līdz ar to tu vari vai nu izlabot kļūdu, vai nu kaut kā viņus padarīt tādus dabīgākus. Tagad mēs beidzot varam nopūderēties, un es patiesībā pasūtīju jaunu pūderi, jo man ir ļoti daudz birstošo pūderu, bet man nav laba ieprasētā, iespiestā pūdera. Man tādu ļoti gribējās, jo viņu ir pirmkārt vieglāk nesāt līdzi un izmantot kosmētikas pielabošanai vēlāk dienā. Man ļoti patīk šis About Tone, es gribēju teikt About Face, bet tas ir cits brands. Iepakojums, tu viņu šādi atver, te ir tāda mīkstā švamīte, viņa gan ir tā kā vienkārši kā parastā švamīte. Super stilīgi un higieniski un tā tālāk. Tu viņu atver šādi. Es no sākuma nedaudz nobijos, jo, kā jūs redzat, šim pūderim ir krāsa, un uz šī te viņa izskatās diezgan dzeltena. Un, godīgi sakot, nav kur piesieties pašlaik ar šo te pūderi. Manuprāt, viņš izskatās super dabīgs, neizdarīja neko sliktu, nekādā veidā slikti neietekmēja manu bāzi, vienkārši padarīja viņu nedaudz matētāku. Un, ja es nemaldos, viņš arī nebija ļoti dārgs, kā jau lielākā daļa šo produktu. Viens no iemesliem, kāpēc man tik ļoti patīk Dienvidkorejas kosmētika, ir tas, ka pat paši tā kā stilīgākie un vishyped īgākie, populārākie produkti ir ļoti pieejami cenas ziņā. Bet, ok, sāk palikt ļoti tumšs, oh no. Mana bāze izskatās ļoti labi, pašlaik, ļoti dabīgi. Ok, kas mums te ir tālāk? Tēja. Mans mīļākais highlighteris ir šis te tonis šajā Colourpop atsāņu paletē. Un man highlighteris it īpaši šeit ir viena no svarīgākajām mana ikdienas make-up sastāvdaļām, bet nesāt līdzi šo te paleti, kurā man nepatīk īsti neviena cita krāsa. Katru reizi, kad es kaut kur dodos, ir tik nērti, un līdz ar to es ļoti gribēju smuku šampanieša krāsas highlighteri, kas būtu vienkārši viens pats. Un līdz ar to es iegādājos šo te Pure Glash Highlighter no atkal šī branda 2AN. Un šis ir tonis Shell. Cilvēki saka, ka šis ir viens no labākajiem highlighteriem. Tieši tādā ziņā, ka viņš nav pārāk spīdīgs, viņš nav pārāk glitterīgs un viņš liek tavai ādai vienkārši izskatīties tā, ka viņas mirdz no iekšienes. Mēs redzēsim tūlīt uz ādas, bet man ir nojauta, ka she's the one, jo vienkārši paskatieties. The woman was too stunned to speak. The woman was too stunned to speak. Ziniet, cilvēki saka tā kā glass skin. Šim ir tas tā kā glass skin mirdzums. Es izmantošu šo tā. Man highlighteris uz vaigiem nekad nav izskatījies tik labi. Come on. Mic drop. Ok, es varētu par šo highlighteri jūsmot mūžīgi, bet man ir jākustās uz priekšu, jo ārā paliek tik tumšs. Mums nav palicis nekas daudz. Es paliku vāja un es pasūtīju super lētas acuēnas. Vienkārši foršas glitterīgas acuēnas, kas ir varētu būt tā kā odziņa uz ļoti parasta make-up izskata. Un šodien man ir ļoti parasts make-up izskats, man nav nekā. Es uzlikšu ātri lineri, jo tas ir pareizi. Es neuzliku. Šis eyeliners ir tā kā tas meme sounds, kur es pašlaik kārtīgi neatceros. Tas, kurš ir tā kā help me, I need you to shoot me. Excuse me. I need your help.
You need to kill me. Man šķiet, viņš pašlaik dveš savu pēdējo elpu. So, vienkārši kaut kādas random ķīniešu oceānas, bet, viņas izstāsta diezgan iespaidīgi. Vismaz šeit iekšā. Iepriekš, godīgi sakot, bija tāds, es nezinu, kā es izvēlējos tieši šīs, jo viņām nav īsti nekāds tāds interesants tas spīdums, tā kā man ir ķipa tādas līdzīgas vienkārši šampanieša krāsas spīdīgas oceānas, bet es viņā redzu tagad arī tā kā rozā, varbūt pat zils glitterus. Jep. Es pirkšu vēl šos, manuprāt. Parasti es liktu lūpas pašas pēdējās, bet man šeit ir Peel Off Stain. Es gribēju pirmo parādīt šo te iepakojumu. Tony Cherry Spark no Judy Doll, kas ir ļoti populārs, manuprāt, ķīniešu brands. Vienā pusē ir tas tā kā lip stain, kurš nonāk nost. Vēl viņš krāsa nenonāk nost, bet viņš tā kā nolobās nost. Un otrā pusē ir pumping oil. So šo es neesmu pamēģinājusi vispār. Es izvēlējos šo te rozā krāsu, jo pagaidiet, es uzklāšu. Aizturiet elpu. Man noteikti šo būs jāpatestē vairāk. Ja manuprāt, ir tik daudz veidi, kā šo var izmantot. Jā, es ļoti gribēju lūpu zīmuli, kurš ir super noturīgs, un tāpēc es iegādājos patiesībā divus. Ne tikai šo, bet arī šo no Laka, kas ir Stain Lip Liner, bet here's the catch. Viņš nav tā kā tas Huda Beauty vai NYX vai visi citi dupe lip stains, kuri ir tā kā šāda veida. Viņi uzklājas tādi ūdeņaini. Šis ir kā vienkārši parasts lūpu zīmolis. Viņš ir krēmīgs. Viņu var tā kā šādā veidā izpludināt, bet, kad tu ļauj viņam nožūt, apparently viņš paliek. Viņu nevar nomazgāt. Un iepriekš, kad es filmēju tā kā unboxing šim visam, es viņu uzliku šeit un es aizgāju uz izlietni un pamēģināju gan ar micellāru ūdeni, tā kā pārbraukt pāri, gan arī ar vienkārši parastu ūdeni, un viņš tiešām nenāca nost. Vēl neesmu šo izmēģinājusi uz lūpām, ar ēdienu un visu to, bet mani pirmie iespaidi par šo bija diezgan labi. Man viņš likās diezgan iespaidīgs. Un kā jūs redzat, šis ir vairāk tādā brūnganīga rozā tonī, kas ir vairāk tas, ko es izmantoju ikdienā. Ikdienā es izmantoju šo te lūpspīdumu no NYX, tā kā viņi sajiet kopā perfekti. Un pēdējā lieta, ko es iegādājos, ir šī te skropstu tuša no Heroine Make, kas ir ļoti populārs Japāņu brands. Un ļoti daudzām āziešu meitenēm patīk skropstu tušas no šī brenda, jo viņas ļoti labi tur to, kad skropstas ir ierulētas. Bieži vien cilvēkiem no Āzijas mēdz būt ļoti biezas skropstas un ļoti tādas taisnas, un līdz ar to viņi bieži sūdz par to, ka skropstuša nenotur to curl, un līdz ar to šai esot jābūt ļoti noturīgai. Plus viņa ir ūdens izturīga. Man ļoti sen nav bijusi ūdens izturīga skropstuša. Vienu brīdi es staigāju tikai ar ūdens izturīgu skropstušu, jo tā bija milzīga problēma, ka man visas skropstušas tā kā izkrita. Un tāpēc es sāku lietot tikai ūdens izturīgās skropstušas, jo tajā laikā tās bija vienīgās, kuras nekrita ārā. Starp citu, šis iepakojums ir tik smuks. Protams, šis nebūs noturības tests. Atkal atgriežaties manā kanālā vēlāk. Vislabākajā gadījumā lūdzu abonē manu kanālu, lūdzu spied like, ja tu vēl šeit esi un skaties, it īpaši help a girl out, ok? Es būšu atklāta pēc efekta. Manas skropstas ir super garas, vai ne? Es gribēju teikt, ka nav īsti nekas wow, bet tad es atkal paskatījos,
Un, manuprāt, šis ir wow. Šī ir tā kā volume un curl mascara. Es neteiktu, ka viņi ir super volume. Mana Lancome skropstu tuša vienmēr būs mana ride or die. Ziniet, ir tik grūti atrast kosmētikas produktus, kas ir kaut kas patiešām īpašs. Tev ir tāds wow. Un ir tīpaši skropstu tuša. Man vienmēr likās, ka Maybelline Sky High draugās ir kā, kā skropstuši var būt labāka. Pat ja viņi ir, sazin, cik tur dārgāka. Vienkārši kādā veidā vēl varētu, es nevaru iedomāties nekādu uzlabojumu. Un tad man atnāca tas Lancome skropstušs testerītis, un es viņu izmēģināju, un kaut kas tajā skropstušā ir īpašs. Viņa vienkārši izskatās savādāk kā citas skropstušas. Es nespēju to izskaidrot. Diezgan smuki. Ok, manas lūpas ir super duper sausas. So viņa nāk nost, bet viņa arī izsmērējas. Jūs redzat? Girl. Es gribētu teikt, ka man viņu vajadzēja izsmērēt, bet tad es nezinu, vai viņa būtu noņēmusies šādā veidā. Man nav pilnīgi nekādas pieredzes ar šāda veida lipsteins, kaut gan viņas ir bijušas ļoti populāras jau ļoti ilgu laiku. Es nezinu, vai man vajag kaut kādu krāsu uz lūpām. Redzēsim, cik traka ir šī plumping oil. Es ceru ne ļoti. Un es ceru, ka tas tonis izskatīsies labi ar šo nekārtību. Ok, kad viņi teica eļļa, viņi domāja eļļa. Es nebiju gaidījusi šo tekstūru. Es nezinu, kāpēc nebiju piereģistrējusi galvā, ka eļļa tiešām būs eļļa. Viņa jūtas eļļaina, viņa nejūtas kā lūpspīdums. Es sagaidīju vienkārši lūpspīdumu. Es jūtu mazu tādu kaut kādu kairinājumu, bet neko īpaši. Man liekas, es nepateicu, ka tas iemesls, kāpēc es izvēlējos šo toni. Es izvēlējos šo te rozā krāsu, jo... Pagaidiet, es uzklāšu. Kaut gan es ļoti gribēju izvēlēties citu toni, es viņu uzlikšu pašlaik uz ekrāna. Vienkārši tāds, ka man nav īsti lūpu produkti šādā tonī, un es ļoti vēlējos to laka lipstein, un man bija tāds, es negribu pirkt vienu un tāda paša tipa produktu tādās pašās krāsās. Manuprāt, man piestāv, it īpaši pavasarī. Izskatās diezgan cute. Un jā, šis ir praktiski tas, kā es beigās izskatos. Varbūt ar šīm lūpām man nedaudz prasās kaut es būtu uzlikusi vairāk. Šīs krāsas labi sajiet kopā. Kaut es būtu uzlikusi nedaudz vairāk sava vaigu sārtuma. Viņš tagad salīdzinājumā ar manām lūpām ļoti izbālēja. Bet kopumā, manuprāt, jā, kastīte ir tukša. Šis ir viss. Es, godīgi sakot, esmu ļoti priecīga ar savu haulu. Tā kā mana kosmētika izskatās tik skaisti, un es skatos spogulī, un tas nav tikai kamerā. Viņi izskatās skaisti arī dzīvē. Tā kā jā, man ļoti liels prieks, ka tu biji šeit kopā ar mani šajā video. Kā es minēju, lūdzu abonē manu kanālu, lūdzu raksti komentāros, ko tu domā par manu haulu. Kurš no šiem produktiem tev likās visinteresantākais, kurš ieinteresēja tevi? Un, ja tev ir vēl kādi ieteikumi, produkti, kurus tu vēlies, lai es pamēģinu, vai kāda veida video idejas, tad lūdzu ieliec arī tos komentāros. Un jā, es ļoti priecāšos tev redzēt savā nākamajā video. Čau!